Esmu Agris Bitāns, zvērnāts advokāts, vairāk nekā 25 gadu darba stāžu. Esmu Everšas Uzlund Bitāns vadošais partneris, un mūsu joma ir palīdzēt klientiem komerctiesību un biznesa tiesību jomā. Šodien man saruna būs ar Jāni Taukaču, zvērnāta advokātu biroja Sorainen nodokļu partneri par un ap nodokļiem, kas jāņem vērā maksājot nodokļus un kas jāņem vērā, ja arī nemaksā nodokļus, kā arī kas tad mūs sagaida tuvākā laikā nodokļu reformas jomā. Paldies, ka uzaicināji. Pirmkārt, parunāties par nodokļiem, un skatījos arī tavu podcastu iepriekšēju viesi, ļoti prominents personas, tā kā liels gods. Ja mēs skatāmies uz Tax Foundation Europe pētījumu, mēs tur tā tīri augsti esam tikuši. Pat vienā jomā esam apsteiguši igauņus ar corporate tax ranking pirmajā vietā. Vai tiešām mums ir tik viss ir labi ar nodokļiem? Par nodokļiem runājot tieši par šo te Tax Foundation pētījumu, jāsaka, tie jau vairākus gadus jau cirkulē apkārt pa pasauli, un tā ir tāda vidējā temperatūra slimnīcā, kur mēs izskatāmies diezgan labi. Arī šie te Tax Foundation cilvēki bija atbraukuši uz Igauniju, apskatīties uz vietas Baltijā, kā tad mēs to visu ieviešam, ko viņi tagad bija popularizējuši, ka Lielbritānijā daudz ko vajag paņemt no Latvijas un Igaunijas, no tās uzņēmuma ienākuma nodokļu sistēmas, un arī ne tikai uzņēmuma ienākuma nodokļu sistēmas, bet arī no šīs te deklarāciju iesniegšanas, automatizēšanas un elektronizēšanas visiem pasākumiem. Es domāju, ka tādā ziņā mēs esam jau diezgan labi redzami, bet mēs, godīgi sakot, esam labi redzami bieži vien tāpēc, ka mēs esam daudz ko pārņēmuši no Igauniem. Ja, un tāpēc arī interesanti, starp citu pateikšu, kad man vairākas reizes es esmu aicinājis gan mūsu finanšu ministru, gan ieņēmuma dienestu bijušo un esošo vadītāju uz savu podcastu ciemos, un viņi ir laipni atteikuši, bet Igaunijas ieņēmuma dienestu vadītājs ir piekritis. Tā kā būs tur pavisam vienkārši lietas notiek, bet godīgi sakot, tā tabula ir diezgan objektīva, tādā ziņā, ka mēs vislabāk izskatāmies uzņēmuma ienākumu nodokļu jomā, jo Latvija ir, salīdzinoši, es teikšu, tuvu tādai offshore zonai, tuvu tādai pelēkai jomai, kur mēs, ko es ar to domāju, ka jā, mums ir tie 20% uzņēmuma ienākumu nodoklis, bet ja mēs paskatāmies statistiski, reti kurš to maksā kopš 18. gada reformas. Ja? Un, ja mēs paskatāmies, tas pīrāgs pēc OECD statistikas ir ļoti maziņš, kas ir UIN sadaļa kopējā nodokļu pīrāgā. Tie ir tikai aptuveni 2,5 līdz 3%, kur citās valstīs vidēji Eiropas Savienībā tie ir 10%. Ja? Tas nozīmē, ka mums ir šie te uzņēmuma ienākumu nodokļu maksājumi ļoti mazi šobrīd, un tajā pamatnostādņu projektā Finanšu ministrija šobrīd arī aktīvi domā, ko ar to visu darīt. Ja? Tas liecina, ka diezgan lielu daļu no ieņēmumiem uzņēmumi neizmaksā. Visbiežāk tas ir reinvestēja, un tas ir viens no iemesliem, kas ir pozitīvi, ka tu vari reinvestēt savā attīstībā. Varbūt uzņēmumi nav gatavi, tad jāpagaida, kad sāksies izmaksas, reālās izmaksas, kad būs ieņēmumi gana lieli, apgrozījums gana liels, lai uzņēmumi būtu gatavi izmaksāt lielāku peļņas apmēru. Kas te mums ir sarakstā, vēl Tax Foundation ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis, un te ir jāsaprot, ka tas arī ir šis te elektronizācijas rezultāts. Ja? Mūsu iedzīvotāja ienākuma nodokļu deklarācija iesniegt ir salīdzinoši vienkārši. Ja? Un par to arī tur, Igauņus un pie reizes arī mūs slavē ne tikai Lielbritānijā, bet arī ASV, un mēģina tā kā proponēt to mazāku klikšķu skaitu, kas ir nepieciešams, lai mēs to varētu izdarīt. Ja? Tā kā, principā, jā, tā vidējā statistika ir ļoti laba, un es īstenībā priecājos par tevis uzdoto jautājumu formulējumu. Ja? Kad tas jautājums īstenībā ir ļoti labs tādā ziņā, ka
mēs visu laiku tā kā salīdzinām lietuviešu, igauņi, bet īstenībā mums vajadzētu salīdzināt ar Ziemeļvalstīm, jo Ziemeļvalsts īstenībā ir tie, kas visvairāk investē Baltijā. Un tāpēc tā temperatūra ir ļoti svarīga jau tieši šajā reģionā. Papildus vēl no investoriem lielajiem mēs redzam Vāciju un dažas citas Rietuma Eiropas un ārpus rietumiem valstis, bet kopumā ņemot, Skandināvija ir tāds super svarīgs reģions priekš mums. Un no Skandināvijas viedokļa, ja tu paskaties šos te uzņēmumu ienākumu nodokļu likmes Baltijā un Skandināvijā, tad viņas ir vienādas vai ļoti līdzīgas. Ja? Uzņēmuma ienākumu nodoklis mums ir ļoti līdzīgs, un galvenās atšķirības mums ir iedzīvotāju ienākumu nodokļa un sociālās iemaksu jomā, kur Skandināvija tradicionāli skaitās augstu nodokļu valsts. Ja? Bet, ja mēs paskatāmies dziļāk, tad principā ir, ļoti augsti progresīvie iedzīvotāju ienākumu nodokļi, bet sociālajā tur ir zemāki nekā pie mums. Tā kā kopumā, es teiktu, arī šajā ziņā arī Baltija ir, var teikt, augsta nodokļu valsts. Uzņēmumu ieņēmumu nodokļiem, izskatās, ka Latvija varētu nebūt tālu no Skandināvijas vai Ziemeļu valstīm, taču cita veida nodokļi, sociāli nodokļi rada, kā mēs tomēr nespējam pilnībā konkurēt ar šīm valstīm. Tu paņem, piemēram, kaut kādas iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes darba spēka, piemēram, augstu atalgotiem darba spēkam. Tur mēs redzam jau, ka, piemēram, tāds solidaritātes nodokļu Frankensteins nekur citur nav. Ja? Tur mēs redzam, ka tas iedzīvotāju ienākumu nodokļa progresivitātes Igaunijā vispār nav. Ja? Un līdz ar to, ja mums ir, teiksim, mazajām algām, mums ir salīdzinoši ar Igauniju, kad tur ir iedzīvotāji un sociālais ir līdzīgs, tikai tagad Igauni augstāk paceļ neapliekumu minimumu, ko mums, manuprāt, vispār vajadzētu reformēt. Bet kopumā ņemot tas nodokļu sloks, piemēram, augstu atalgotiem speciālistiem, kas, manuprāt, būtu tādi, super svarīgi priekš Latvijas ekonomikas attīstības, ja, tad viņiem, piemēram, Igaunijā ir 20% iedzīvotāju ienākumu nodoklis, Latvijā ir 31%. Būtiska atšķirība, uzreiz, jo viņi pakrīt zem tās 78,000 limita un uzreiz sākās lielais nodoklis. Tāpat tās arī Lietuvā, ja mēs paskatāmies lielajām algām, tur limits ir cits. Viņi gan diskutē par to limitu šobrīd, bet tur limits ir cits, 225,000 un līdz tiem 225 20%. Ja? Vai 15%. Es tādu precīzi varu samalot, dažas likmes visu galvā nepaturēs, bet limits augstāks, likme zemāk, būtiski zemāk. Mūsu lietuviešu pašnodarbinātām personām tas pats. Ja? Arī līdz tiem 225,000, manuprāt, viņiem arī tie paši 15%. Ja? Mums jau ir 78,000, ieslēdzās 31. Ja? Vēl te arī Jānis norādīja par Frankensteinu, tad tā sistēma nav gana skaidra vai sistēmas. Tad mūsu piedāvātais variants nav prognozējams, to ir grūti aprēķināt un to ir grūti prognozēt. Tad, ja mēs taisam solidaritātes sistēmu, tad tajā būtu skaidrai, ilgtermiņā un saprotamai. Pamatot, es piekrītu, ka aicinājums palielināt neapliekamo minimumu, tas ir viens no risinājumiem, kuru mēs pasargājam zemāk atalgotos cilvēkus, taču vienlaicīgi tam schēmai jābūt tādai, lai tā ir prognozējama un nav pārmērīgi nesamērīga ar vēlmi radīt vairāk ieņēmumus un dalīties ar valsti. Vispār tas diferencētais neapliekamais minimums Latvijā ir pilnīgi crazy, jo tu vari aprēķināt viņu.
Nē, Jā, es arī nevaru. Ja? Tas nozīmē, viņš pat ir nosaukts vidu prognozētais, diferencētais. Ja? Tas nozīmē, ka īstenībā te ir potenciāla konstitucionālā sūdzība par to, vai tas ir ok, ka cilvēks pats nespēja aprēķināt savu algu. nu, tā ir problēma. Parasti klasiskā sūdzība ir par nodokļiem un par nodokļu tiesībām, ka tās ir tiesības, kuras grūti aprēķināt, paredzēt, un kur tur izņēmums no izņēmuma gadījumā. Ja? Un tad, tā ir vēl viena iedzīvotāja ienākuma nodokļu likuma problēma, kur kad normāls cilvēks to nevar vienkārši sagramot. Kad tur, ja tu gribi kaut kādas normas saprast, tad tev ir apmēram kaut kādas kā minimums 5-6 references no viena panta uz otru, kur tev visu jāsaliek kopā, un tev jau tur kaut kādā pusceļā tev jau nobrūk viss sistēma, ko tu gribēji tur saprast. Tā kā, principā, jā, tie mazie, ja mēs aizskārām to tēmu, tad ir pavisam nopietna problēma, jo šobrīd, jā, mums ar 24. gadu mēs tā kā bišķi samazinājām to nodokļu slogu mazajiem ar to saucamo mikrouzņēmumu nodokli, kur atcēla 40% likmi. Ja, tātad visiem, kas ir šobrīd mikrouzņēmumi, kur apgrozījums nepārsniedz 25,000 gadā, tad viņi var maksāt 25% likmi. Bet, protams, kad es pasakot savai auklītai, kad aizēju tur piereģistrējies, kuras īstenībā pats mēģināja piereģistrēties, iziet cauri tai ķēdītei, kā to mikro uzņēmumu nodokli piemērot, ja, tad es sapratu, ka man pašam ir grūtības to visu izdarīt kaut kādas pāris stundu laikā, un tad es vairāk nebrīnos, kāpēc viņi atmet ar roku tam jautājumam. Tā kā es domāju, kamēr tajā jomā, kamēr mums nebūs ar kaut kādiem pāris klikšķiem automātiska reģistrācija tam mikro uzņēmumā jautājumam, ja, ka tikmēr mums auklītes nereģistrēsies, mums dārznieki nereģistrēsies. Šīs sistēmas vienkāršošana, automatizācija palīdzēs šiem cilvēkiem vieglāk un ātrāk piereģistrēties, līdz ar to viņi varēs iziet ārā no pelēkās zonas vai jomas, kur varbūt viņi saņem ieņēmumus, kas ne viss tiek aplikt ar nodokļiem. Tad sistēma jābūt gana vienkāršai cilvēkiem, kas varbūt nepārzina grāmatvadību vai nodokļu sistēmu tik vienkārši. Īstenībā vesela virkne ar piemēriem, kur nāk iekšā kaut kāda ārvalstu Amerikas kompānijas IT sektorā un redz viņi tur visas tās schēmas. Un tad ir liels jautājums, ko ar to darīt, ja īstenībā kaut kādas tādas ne tikai nodokļu schēmas, bet arī kaut kādas tur, piemēram, maternitātes pabalstu izkrāpšanas, ja, kad tu īstenībā strādā, bet noformē papīrus atbilstoši. Ja. Par to ir lietas Dānijā, kur liek aiz restēm, bet pie mums tas ir vēl tāda, kā saka latviski praģot, ja. Praņisjot, ja. Bet vēl ir tāda nianse, tad ko ar to visu darīt. Jā, atnāk tas ārzemju investors, ierauga visu to bardaku un tad kā to visu sakārtot, lai tu varētu pārdot to uzņēmumu. Jā, un tad pēdējā brīdī tas nav nemaz tik ātri izdarāms, jo Latvijas likumdošanā nav paredzēta sistēma, kā tu vari vispār to kaut kā uz atpakaļ nodeklarēt un sakārtot. Jo, piemēram, es nezinu, par algām tu drīksti tikai vienu reizi tikai veikt korekcijas. Ja? Un, ja tā viena reize jau ir izdarīta, tad ko darīt? Neko pat tu gribi samaksāt nodokli, bet nevar. Tā kā, tur ir risinājumi, ir mehānismi, kā to izdarīt, bet tas viss ir tā ar kreiso roku, kas labo ausi. Tātad situācijas apraksts banka. Vērsās pēc konsultācijas pie juristiem par vienu potenciālo ar nodokļu saistāmo darījumu schēmu. Jurists arī sniedza šo
konsultācija bankai. Bet tas, ko jurists nezināja, protams, arī līdz galam nebija piefiksējis arī to pilno aprakstu, jo tas bija vācu valodā, ka šo schēmu banka sāka piedāvāt saviem klientiem, par ko nebija informēts arī pats jurists. Savukārt klienti izmantot piedāvāto iespēju un vērsās attiecīgi valsts ieņēmumu dienestā, kā ar attaisnojušiem izdevumiem, kā rezultātā viņi saņēma attiecīgi nodokļu pārmaksu atmaksu no ieņēmuma dienesta. Ieņēmuma dienests konstatēja, ka tas ir radījis apmēram 700 miljonu eiro zaudējumu. Šādā veidā, ka nepamatot šīs personas iegūšos labumus, tad bija kļūda juridiskā novērtējuma šai schēmā un valsts ieņēmuma dienests, tie vērsās pret šiem juristiem, norādot, ka viņu pretiesiskās darbības rezultātā šādā veidā ir valsts ieņēmuma dienestam, nodokļu administrācija ir nodarīti zaudējumi. Un neskatoties jurista argumentācija, ka viņi nepārzināja visas šīs nianses, beigās spriedums stājās spēkā, bet par mazāku summu. Beigās šī summa, ja es pareizi atceros, tika samazināta līdz 400 miljoniem eiro. Kas ir jāņem vērā, domājot par nodokļu plānošanu vai ekonomiju? Galvenais, manuprāt, ir netaisīt neko mākslīgu. Tā skaitā mākslīgus holdingus. Mums tikko ir viena interesanta lieta no Dānijas atnākusi, kur Dānijas ieņēmuma dienests saka, ka, ziniet, ir Latvijā holding kompānija, kurai ir meitas uzņēmums Dānijā, un aiz tās holding kompānijas stāv dāņi, kas šeit Latvijā dzīvo, fiziskās personas. Viņi saka, ka nē, mēs to holding kompāniju vispār neņemsim vērā. Kad mēs uzskatīsim, ka tās dividendes ir izmaksātas no Dānijas kompānijas uz tām fiziskām personām, līdz ar to tur ir pavisam cita nodokļu likme piemērojama šādiem maksājumiem. Manuprāt, kritiski jāvērtē ir sevišķi IT nozarei, kur es esmu redzējis, ir ļoti aizrautīgi cilvēki nodarbojās ar šiem te pašnodarbinātības un siju reģistrēšanas mehānismiem, kur pārāk kreatīvi, manuprāt, ļoti bieži pieiet. Un līdz ar to jāsaprot, ka tur ir liela riski, jo tieši pārkvalificējot kaut kādas uzņēmuma līguma vai citas attiecības par darba attiecībām, tad arī sodi ir daudz lielāki nekā parasti. Jā. Valsts ieņēmuma dienests un arī tiesas skatās uz darījuma ekonomisko būtību. Tad nav svarīgi, kādas dokumentus juridiski noformē. Svarīgi ir, kāda ir bijusi šī darījuma ekonomiskā būtība. Tāpēc darījuma būtība iet pāri, rullē pāri juridiskiem dokumentiem. Tāpēc nedrīkst paļauties tikai un vienīgi uz juridiski korekti sagatavotiem dokumentiem. Ir svarīgi, ka arī reālā un praktiskā darījuma norise atbilst realitātei. Nodokļu aktuāla tēma parasti ir tāds klasiskais teiciens. Ir divas lietas, no kurām nevar izvairīties, no nāves un no nodokļiem. Vēl nāvi var pagarināt, jeb atlikt, bet nodokļus visdrīzāk, ka nē. Tāpēc ņemsim vērā, kā maksāsim nodokļus, pārliecināsimies, vai veids ar partneri, ar kuriem mēs sadarbojamies, arī ir korekti no nodokļu viedokļa. Un, protams, aicināsim valsts ieņēmumu dienestu uzlabot gan nodokļu sistēmu, digitalizāciju un skaidrot un varbūt par neapzinātiem pārkāpumiem nepiemērot maksimālas sankcijas, bet skatīties, lai mēs esam ieinteresēti maksāt nodokļus. Liels paldies par saturīgo sarunu. Paldies tev, Agri, ka uzaicināji vēlreiz, jā, un pat piebildīšu tikai par to nodokļu atlikšanu arī ir, kā Latvijas uzņēmuma ienākuma nodokļu sistēma paredz, ka to arī ir iespējams izdarīt. Un, jā, bet kopumā, protams, tā birokrātija, manuprāt, ir numur viens, birokrātijas mazināšana ir numur viens jautājums, lai
lai mēs dabūtu uz Latviju vairāk investorus. Un, ja mēs dabūsim vairāk investorus, mēs visi labāk dzīvosim. Paldies! Paldies!